Vai uzmanamies, aiziet mazā galviņu un kadrā. Tak samazini to tempu mazlietiņu. Ja tev būs tikai runājoša galva, tas jau nav nekas. Man sauc Līga Guļevska, es strādāju 40 gadus, un kādreiz šite bija telpa, no kuras vispār gāja gaisā raidījumi. Piesādēju pa palīgu, un tad no palīga pa palīgu asistentu, tad pa režisoru, un tad līdz ar galveno režisoru. Panorāma. Dienā 3-4 ir vienam. Cik arī, vai tu gatavu ko? Es varu, jā. Oi, Johaidī. Tu arī vari gatavu? Jā, uzmanies. Man jau te nekas nav jākoķē. Redz, un tā būs kārtībā. Ka lika pamats zaķisalāta. Mēs braucām pa sestdienām, svētdienām pastrādāt. Tur tos pagrabus ar tačku, tos zemes stūvām ārā un tā tālāk. Un tad pamazām panorāma pārvērtās laikam beidzamie. No sākuma te atnāca kultūras redakcija un visādas tādas lietiņas. Kur ir šita zaķenē tiek stādīt pirmie kociņi un tā tālāk. Bet es te neesmu neskapēc. Pie režijas bija režisors, asistents un redaktors sēdēja arī pie pults. Tad tai lielai lentei vajadzēja 20 sekundes ieskrieties. Tev vajadzēja jau pašam nolasīt to tekstu, ko diktors lasa kadrā, dot jau motoru, un ja viņš pārsakās, ja aizkapēt, tad uziet virsū viens otram. Ja šodien panorāma neies gaisā, un Krievu ziņas, tad jūs varēs uz mani novelt, ka viens atnāca un ielas te sačakarēja visu. Es neesmu nevienu tā strīdējies, ne lamājies, nekā, kā saka, kādi jālamā, ka tīšām, teiksim, tu redz, ka cilvēks staigā riņķī, tev tam materiālam ir jāiet gaisā, un viņš, kā saka, nedara neko. Un tā kā kādreiz uzbrauc, kas ir man to materiālu tūliņ, būs. Nestaigā kamerai priekšā. Kā gribu, tā daru. Un te samaitāja kadru tagad, Kāpēc tu nemainies nemaz? Tas ļauj cerēt, ka mēs arī nemainamies. Čau, Billīt. Čau. Es kā traka. Jā? Rulēju kā traka. Jā, tas ir labi, bet nevajag rulēt tik daudz. Televīzija. Tie cilvēki, kas ir viņā iegājuši, viņi kaut kādīgi ārā vairs, tik ātri, tas kā narkotika. Tu netiec prom ārā no viņa. Tev prasās un prasās, bet, Ar katru dienu palika interesantāk un interesantāk. Nāks atkal pabļaustīties uz mums? Jā, iedzīt stresu? Jā. Labvakar, Laika. Es pateikšu, ka alga šodien man no barbas. Plūdu un lavīnu risks, bet pārējā Eiropā netipiski liela Tā sākās. Vajag daudz reiz pārteicos, vai ne? Brežņeva laikos nevarēja pārteikties, tagad var. Neuztraucies, Karina. Jautrāk būtu tev taviem uzbļāvieniem. Kur tā barba ir? Būs laikam jālamā, ne? Johaidī, cikos ierakstam jābūt tunēs darbā? Jā, Ivariņš. Kas paliec, ko? Labrīt, cikos jābūt, es laik domāju. Caur krēsls aizņemts. Baterija. Kā? Lūdzu, всех. Palieciet kopā ar Latvijas televīziju, jo turpinājumā raidījums 4 istabas. Ar labvakaru. Vairāk kā labi. Es viņus atslēdzu. Jā, atslēdzu. Pa vecai privičkai. Līgas Guļevskas autorprogrammā Siluets. Prieks ar jums tikties. Šodien pie skaņu pults režisors Mārcis Bērziņš, kurš kopā ar mani vēl jums jauku šo 17. jūnija novakari. Interesanti bija tas, ka sākot šo raidījumu veidot, man bija, katram ir tā saucamā tiesa, kā krieviši saka, pazivnīja, tā galviņa, vai ne, kas, kad tā sāk skanēt, kad tā jau tiek uztvert, un jau tu dzirdi, kas skan jau klausītājs, kurš ir regulārs jau. Man bija pilnīgi skaidrs, vēl neko nezinot, kas būs raidījumā, apmēram tikai nojaušot un kaut kādā veidā sākot viņu maketēt, ka ievadā un tai galviņai jābūt ar tango.
Un tad sāku skatīties radiofonotekā tango un pēkšņi ieraudzīju veselu tādu, 9, 11 vai pat vairāk, 12, 13 tādu sarakstiņu. Oskars Stroks. Oskars Stroks, mīļais Dievs, pilnīgi neko nezinu. Klausos viens tango skaistāks par otru. Domāju, tā, tad man sākā Strokēra. Mums nebija absolūti nekādas paudžu mājas, visi kaut kā saprata, ko dara, un citi ļoti balstīja, respektēja, uzklausīja un nonāca pie kopējā labākā sprieduma. Es pat teiktu, ka radio agrāk valdīja tāds draudzīgāks gars, jo redziet, tagad viss sēž pie kompjuteriem, tagad viss komunicē ar ēpastiem. Agrāk šeit bija lielāka dzīvība vispār. Bija Novusa galds, bija simfoniskais orķestrs, bija vieglās mūzikas lielais orķestrs, bija radio koris, bija tas, ko sauc, tādi, ko jaunieši sauc par tusiņu, ja, tusovka tādi, ja, ka komunicē vairāk cits ar citu. Šīs ir īpašas durvis. Šīs ir mikrofona durvis, kurām te arī bija rakstīts mikrofons. Aptauju laikā te kādreiz tika gan dzelteni aizskari no dziesmām, kas tika atsūtīti, gan visādi dažādi atribūti tika pielikta. Es piedalījos, bija 15 mikrofonu aptauju, 15 gadi, vai ne? Tas vispār pilnīgi kaut kas neticams. Cauri ciemiem, palodām un mājām. Neapņēma it neko neniekā. Es biju tā meta-auditorija, man bija 11 gadu, un es, pirms vasaras vakaru, vasarā mēs gaidījām to, ka 7 būs mikrofons, un tad visu darbu bija jāpadara, un tad tika ieslēgts mikrofons, un tās skanēja. Mīlestību, to jau viņi nemaz nesaprātā. Tad, kad bija tiešām vēstules garas un cilvēki bija pieraduši, ka gada beigās raksta arī par sevi, kā klājās, kā iet, kas patika, kas nepatika, bet arī par savu dzīvi. Un tad mēs kaut kā iemanījāmies, es pat nezinu, kā to varēja izdarīt, bet mēs bijām iemanījušies visi, ka, teiksim, vēstuli, mēs arī lūdzām, lai pasvītro dziesmu, vienkārši, ka laika nav, 1000 nāk un jāskaita un termiņi beidzās, dziesmu pasvītrot, bet arī, kad nebija pasvītrot, mēs kaut kā pamanījām, viņu uzķērām, ja? Un tad likām, šīs vēstules nav izlasītas. Un tā kā pagāja aptauja, kad sākās janvārs un sākās mierīga dzīve, tad mēs lēnā garā, katrs pa maisam lasījām cauri. Šeit īstenībā mikrofona laikos grēks teikt, bet es diezgan bieži nācu sauļoties, jo man likās, ka pavasarī, lai dabūtu brūnumu, lai nesēdētu visu laiku tajā tumšajā mikrofona istabā, kas bija ļoti mājīgi, bet tomēr tumša šeit uz stundiņu. It kā pusdienas laiks, it kā nē, man priekšnieki neko neteica, es te mierīgi sauļojos un neviens darbs nepalika, tāpēc nepadarīts. Tik daudz prāta man pietika, ka es centos savu gabaliņu, kas man, teiksim, pirms intervijas pašai jāpastāsta, es centos lasīt studijā. Man bija bail, Gunaram Jakobsonam bija ļoti asa mēle, un es biju intervējusi Vera Šnēdera, Liepājas teātra aktrises, kura pēlēja Marijā Stjuartē karaliene Elizabete, Anglijas karaliene, un es tātad esmu viņu nointervējis un uzrakstījis sākumu pirms viņas, un tagad, tā ieeju studijā kopā ar diktoriem abiem mikrofonu, un tātad, sākšu to runāt par viņu. Un Jakobsons, es nolasu kādu 2, sāku 3, 4 teikumus norunāju, Jakobsons saka, pietiks jau ar vienu karalieni, 2 jau neieies vienā raidījumā. Šitādā garā es augu, tā man skoloja. 63. gadā es atnācu. Tas bija vecā māja projām, ne jau Zaķisalā, kur tagad, bet tas bija Āgenskalnā. Āgenskalna Igauņu biedrības namā bija pirmā Latvijas televīzija. Labdien! Jā, sveiki! Malec. Paldies! Kinciņ! Hei, rēk, vesels barsi. Panorāmā tur starp cilvēkiem tu esi. Tu esi visu laiku sabiedrības vidū. Kā saka, es jau smējos, es teicu, visu laiku valdībā pa priekšu. Tu redzi, visa kolekte, jā. Tev zvanu,
Kādreiz sākumā bija pageri, tev atsūtīja īstiņu, tūlīt jāskat uz nākošo. Tu pat nevari noskatīties, kas tev materiāls. Un mēs ar Jānu arī kādreiz kā mēs laidām. Viņš man daudz ko iemācīja, kā strādāt uz vietas. Iebraucām, bija viens tāds reāls gadījums. Mums bija jānofilmē, kā pasta mašīna apzek kaut kur aiz Rīgas robežām aizbrauc, un nekā nav, tikai sliedas. Es saku, visi jābrauc mājās, nekas nenotiek. Jānis saka, paga. Es redzu, tur strādā cilvēku uz jumtas mājā, celtnieki, ejam tur runāt. Un tā mēs savācam liecinieks, uzbūvējam sižetu, no nekā no nulles, pieredze, meistars, talku. Nu, nevar vienreiz norunāt, nevar otrreiz. Es saku, man filma griežās. Mākslinieci paliek dusmīga. Zikfrīds saka tā, pagaidi, es tūlīt viņus saremontēšu. Nu, es zinu, kā viņas saremontē. Ja, un norunāju uz pirmo, norunāju otro variantu, trešo variantu. Viss tiem. Reku ir operācija, gaismotājs noģība, skaņnieks noģība, un es palieku vienīgais ķeizer vietnes bija jātais. Ziņu dienestā pirmais ir, ja tu brauc ārā, mašīna vajadzīga. Kamera vajadzīga. Nu, re, mazais normāls tas ir. Vai, Vāsals. Tev ir raksta? Mikrofons viņam pielikt. Nu, re, lasās viss. Kamera, es dabu tiku pie kameras. No 63. līdz 68. gadam es nesu koferu. Koferus, statīvus, filmu, kameru. Laimīgi. Turies! Mums Opīti un Omīti uzaicināja, mans mazdēliņš Mikiņš uzaicināja uz bērndārza pirmo gadu pasākumu. Mīļā stundiņa. Kas tur vien nebija, vai tāds planšetdators un viss pa galvām pār un viss čik, taisa, saproties. Viens bija ar kameru. 45 uz 5 gadiem man iedeva pa labu darbu tādu dēlīti, kā saka, godrakstu. Nepaņēma principā līdzi, lai viņš tur stāv skapī. Un pēc pusgada mums viss atklāja. Jo nāca jaunie. Jums jārada viss. Televīzijas nākotne, man liekas, būs kompi drīz. Viss, ka nebūs vairs tie ekrāni un tā tālāk. Ar balsi ir jāstrādā, un arī radiofonā ir notikušas, un man šķiet, ka notiek joprojām balss pārbaudes, jo balss ir ļoti svarīga lieta. Smilģa pēdējais rudens, atklātums un mierīgi. Balss. Bet nevielā meistara dvēseli. Rekāda balss, pilnīgi citādi, no šausmas. Kurā gadā? 74. Man bija izdarīts iemot. Nav nekur maize bez garos. To jūs rēķināties. Nekur. Un ja tu gribi strādāt, tev ir jācenšas darīt. Un darbs ir jādara ar pilnu atdevi. Ar to arī Siluets beidz savu skanējumu. Paldies, ka jūs klausieties. Kā vienmēr bija patīkami būt ar jums kopā. Tiksimies atkal pēc nedēļas. Andrejs Volmārs, Jānis Buks, Latvijas televīzija. Karina Rubene, Jānis Buks, Latvijas televīzija. Man caurlaidīja pa šīs dienas, zin, kā krievs saka. Nevienam man atļauj nav jāprasa. Un neprasīšu, vai ne?